Dzīves steidzīgajā simfonijā mēs bieži vien nepamanām pašas smaigākās, skaistākās notis. Pastāvīgais darba, ambīciju un ikdienas pienākumu ritms var padarīt mūs kurlus pret maigajiem mīlestības čukstiem. Šodien parunāsim par dārgumu, ko bieži vien uztveram par pašsaprotamu jūsu sievas nelokāmo mīlestību. Iepazīstieties ar Marku krietnu vīru, kas bija uzticīgs savai karjerai un centās nodrošināt ģimeni. Viņš strādāja garas stundas, nepārtraukti domājot par nākotni, par panākumiem, par ērtas dzīves nodrošināšanu. Bet starp visiem saviem lielajiem plāniem viņš pamazām sāka aizmirst par Sāras, savas sievas, mazajiem, ikdienas mīlestības apliecinājumiem. Viņš nāca mājās noguris, nevērīgi pamāja ar galvu, kamēr viņa stāstīja par savu dienu, viņa domas joprojām bija pie tabulām vai steidzamiem termiņiem. Viņš aizmirsa gadadienas, noraidīja viņas raizes kā sīkumus un ļāva viņu sākotnējā saiknes siltumam atzist ērtā, bet nedaudz attālinātā rutīnā. Sāra, kas reiz bija tik dzīvespriecīga un pilna ar jautriem stāstiem, sāka klusām norobežoties. Viņa nesūdzējās, neprasīja, viņa vienkārši lēnām izdzisa, kā lampa ar izdegušu spuldzi. Marks pamanīja pārmaiņas smalku klusumu, kur agrāk bija smieklie, zināma atturību, kur agrāk bija atklāta pieķeršanās. Viņš jūta neskaidru nemieru, sajūtu, ka kaut kas trūkst, bet viņš nevarēja precīzi to noteikt. Kādu vakaru, pēc vēl vienas garas dienas, Marks sēdēja viens viesistabā, Sāra jau bija gultā. Viņš paņēma vecu fotoalbumu un šķirstīja lapas ar bildēm no viņu kāzu dienas, agrīnajiem piedzīvojumiem un bērnu dzimšanas. Viņš redzēja Sāras dzirkstošās acis, viņas patieso smaidu, veidu, kā viņa uz viņu skatījās ar neierobežotu mīlestību. Tad viņam iesita prātā, viņš sen nebija redzējis to dzirksteli viņas acīs. Viņš atcerējās, kā viņa mēdz atstāt viņam mīļas zīmītes, gatavot viņa iecienītākās maltītes, viņam pat neprasot un būt viņa vislielākais atbalstītājs jebkuros izaicinājumos. Viņš atcerējās nesenu sarunu ar vecāku kolēģi, kurš gudri teica, dēls, neļauj zelta meklējumiem apžilbināt tevi un neļauj nepamanīt dimantu, kas tev jau ir. Marks saprata, ka viņš bija tik ļoti koncentrējies uz ārējiem panākumiem, ka bija atstājis novārtā visvērtīgāko dārgakmeni savās mājās. Tajā naktī viņš klusi sev apsolīja mainīties. Nākamajā rītā, tā vietā, lai steigšus ķertu telefonu, viņš sēdēja ar Sāru pie brokastu galda un patiesi klausījās, kad viņa stāstīja par saviem dienas plāniem. Viņš atnesa viņai ziedus nevis kādam īpašam notikumam, bet gan vienkārši tāpēc, ka viņš par viņu domāja un vēlējās redzēt viņas smaidu. Viņš sāka darīt mazus darbus, ko parasti viņa veica tikai, lai atvieglotu viņas slodzi. Viņš sāka skatīties viņai acīs, kad viņa runāja, turēt viņas roku, skatoties televizoru un īpaši pateikties par visām 1000 lietām, ko viņa darīja viņu ģimenei. Lēnām, kā rītausma pēc garas nakts, Sāras gaisma sāka atgriezties. Viņas smiekli atkal piepildīja māju, viņas acis atguva dzirksteli, un siltums starp viņiem atzima no jauna. Tā nebija pēkšņa dramatiskas pārmaiņas, bet gan pakāpeniska ziedēšana, ko veicināja konsekventa un sirsnīga piepūle. Marks atrada dziļu prieku šajos kopīgajos brīžos, dziļāku miera un piepildījumu sajūtu, nekā jebkādi profesionālie panākumi viņam jebkad bija devuši. Viņš ne tikai atguva savu sievu, viņš no jauna atklāja savas paša laimes pamatus. Marks iemācījās, ka sievas mīlestības lolīšana nav tikai par viņas laimi, tas neizmērojami bagātina arī jūsu paša dzīvi. Viņas mīlestība ir pastāvīgs spēka, mierinājuma un motivācijas avots. Tas ir par atzīšanu, ka viņas atbalsts, pacietība, sapratne un klātbūtne ir nenovērtējamas dāvanas, ko nevar nopirkt vai aizstāt. Šīs saiknes kopšana nozīmē atvēlēt laiku, izrādīt atzinību un konsekventi atgādināt viņai, ka viņa tiek redzēta, novērtēta un mīlēta. Viņas mīlestība ir spogulis, kas atspoguļo jūsu labāko es, droša osta dzīves vētrās un enkurs, kas jūsu pasauli notur stabilu. Neļaujiet pasaules trokšņiem apklusināt skaistāko melodiju jūsu dzīvē. Atvēliet brīdi šodien, lai patiesi novērtētu sievieti, kas ir jums blakus. Pasakiet viņai, ko viņa jums nozīmē, parādiet viņai to ar saviem darbiem. Neļaujiet viņas mīlestības vērtīgajai dāvanai nekad izgaist, jo tā izgaismo visu jūsu pasauli. Ja šis stāsts jūs uzrunāja, nospiediet, patīk un dalieties ar to ar kādu, kam tas ir jādzird. Un, lai iegūtu vairāk iedvesmojošu stāstu un padomu par attiecībām, abonējiet Latvijas Repo.